Jā, jau pēc tam dzīvēšana. Tā ne? Jā, nu labi, šodien tāda īpaša diena pilsētē 802 gadu. Par godu mums sanāk 2. reizi, mums ir sanācis vidas objektu izgatavot ne mums pašiem, bet mēs esam piedalījušies vienā projektiņā pārobežas no vidas pieejamībām. Tāpēc ir gan kārtne pludmales taktīlā, gan arī bebru skulptūra, ko mēs tūlītās arī atklāsim. Ļoti daudz jautājumu, kāpēc tieši bebras, bet ejot riņķī vadot apkārt ezeram interesēts. Man liekas, tas bija vislielākais stāsts, ko es esmu stāstījis par bebriem, kuriem visvairāk lielākā interese bija. Tad, kad man piedāvāja to izvēlēties kādu veidu. Uz zivs, uz Andars mums jau ir, kas ir vērtīgākās zivs, slavenākās zivs. Tas mums jau tā kā ir, bet kā gribējām kaut ko turpināt, tad izvēlējām tomēr to bebru. Manā skatījumā viņš diezgan unikāls dzīvnieks. Daudz viņš taisa noteikti postījumus. Bet mums ezeros praktiski vienu jūlpīliem postījums izdarījums. To nav viņa aiztaisīgs iet praktiski. Tur bija 2 metru dziļums, tagad ir 20. Bet to mēs varam pārējos ezeros. Zviedrijā bija pārsteigums. Tā kā viens vesels. Un jā, nu, bebras ir mūsu Lielezera iemītnieks, tagad jau daudzus gadus. Kā jau Jānis teica, ikdienā sadara arī raizes, kad aizsprost to mūsu donaviņu. Bet, nu, laiki mainās un kaut kā mums ir jāsadzīvo visiem kopā šajā pasaulē, arī ar bebriem. Un, kad, lai viņam par godu šeit, viņam arī ir mājvieta. Nu, ezers, kā jau ezers, viņš nav tikai mašinīga, viņš nav tikai ērētāji, viņš mums vien ērētājs jau ir, vai ne? Mums tā kā noteikti, ka vairāk varēsim papīt Māri, viņš šodien vairāk pat... Es par bebriem varēšu izstāstīšu, ja prasīsiet. Es gan mēģināšu aizdot. 3, 2, 1, hurrā! Skulptūrām katram ir kāda vieta, kuru tā kā paglauda vairāk un tā, vai no astes, vai zobiem, domāts ir zobi. Vai tā, un drīz viņš kļūst noteikti vēl spožāks, lai veicāks gan bebriem, gan mums. Paldies!